Dzīvnieku patversmē Ulubele pašreiz mīt ap 500 dzīvnieku, kuru izmitināšana līdz tiek atrasts jaunas mājas vai dažkārt pat visa mūža garumā, iespējami pateicoties tikai atbalstītājiem. Ulubeles 20 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē par tradīciju kļuvis Ziemassvētku gaidīšanas laikā pulcēt visus atbalstītājus uz Ziemassvētku pateicības brokastīm. Protams, ir daudz arī cietsirdžu, ir daudz bezatbildīgi cilvēki, bet par ko mums ir gandarījums kā komandai, kā visus šos gadus, kopš mēs pildam arī pašvaldību funkcijas, mums ir izdevies atvērt visus vārdus un sirdis vaļā, lai cilvēki pie mums brauc, un mums ir izdevies nosargāt šo no-kill principu, nenogalināšanu pēc 14 dienām tikai tāpēc, ka nav atrasts jaunas mājas, bet tas tiešām ir ļoti grūti. Sabiedrībai novecojoties, aizvien biežāk patversmē nonāk dzīvnieki, kuru saimnieki aizgājuši mūžībā vai devušies uz ārzemēm. Ulubelē mīt arī visi tie dzīvnieki, kurus izņems pārtikas veterinārais dienests. Nesen Ogrē un Elijā no dzīvokļiem izņemtie kaķi jau sākuši atkopties un ar lielu interesi vēro, kas pie viņiem ienācis, bet visa lielā Ulubeles saime grib ēst. Par to rūpējas arī Ziemassvētku pateicības brokastu dalībnieki. Šie ir pēcoperācijas dzērieni kaķīšiem. Es jautāju patversmes darbiniekiem, kas būtu visvairāk nepieciešams. Arī jautāju savai sirdsbalsī. Pat esmu daudz dzīvnieku saimniece. Arī pieņem to dzīvnieku un visu laiku jūtu, ka jātur roku uz sirds par dzīves pabērniem. Suņiem vēl lielāks prieks, uz pasākumu atnākuši daudz brīvprātīgie, un tas nozīmē pastaigas. Bija ļoti liels sapnis par suni, bet mēs to nevarējām atļauties, tāpēc mēs pastaigājamies ar suņiem, kuri atrodas šeit, un mēs veltam viņiem savu laiku un rūpes. Pirmoreiz Ziemassvētku pateicības brokastīs notiek arī jaunās mākslinieces Floriānas akvareļu izsole. Izsole norit raiti un jau dažu minūšu laikā pirmais darbs par 120 eiro nosolīts. To iegādājies kāds uzņēmējs, kura nosolītais lācītis turpmāk atradīšoties viņa birojā, bet nauda palīdzēs uzbūvēt nojumi, lai gaidot rindā pie ārsta vai formējot adaptēšanas dokumentus, cilvēkiem nebūtu jāstāv vējā un lietū. Mēs ar Ilzi Džonsoni esam sen draugi. Es atceros, kad šeit viss tikai sākās, un no tā laika mēs materiāli palīdzam. Es esmu ļoti pārsteigts, cik daudz viņai izdevies izdarīt. Nojums izbūvēšanai pietrūcis 1300 eiro, tomēr izsole beigusies necerēti labi. Par 10 akvareļu darbiem iegūti 2290 eiro. Tas nozīmē, ka nojumi varētu tikt uzbūvēti vēl šogad. Tomēr nemainīgi vislielākais atbalsts ir dzīvnieku adopcija un atbildības uzņemšanās par tiem, ko esam pieredzinājuši. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.